Labu rītu, ka saulē, labu rītu, saku es. Labrīt! Baigais ievads. Jā, es pagaidām esmu mājās, bet mēs lidosim uz Dāniju. Tātad šī būs tāda vesela, es domāju, sērija. Vairākas sērijas no katras dienas, jo es centīšos filmēt katru dienu, ko mēs tur daram, ko mēs būsim izdarījuši un tādā garā, jo pagaidām tāds ļoti skaidrs plāns nav, bet aptuveni būs Kopenhāgena, Lego Land, kaut kas noteikti ļoti daudz no dabas un jūras. Jā, bet šobrīd tā kā es esmu mājās, parādīšu, kāda man ir tomāti. Tomāti ir diezgan iespaidīgi. Jā, esmu daudz noplēsusi lapas, tāpēc, ka man pagājušo gadu dēļ lapām, ka viņas bija daudz un cieši viena pie otras, man sapuva ļoti daudz tomātu. Bet tas ir tādi normāli milzīši. Šie ir mani mīļākie tomāti, zaļā zebra. Ļoti garšīgi. Gurķīši arī. Protams, šie ir mani mīļākie. Es katru dienu ienāku kādu nograužu. Un tad visa laistīšana paliek mūsu draugu ziņā. Enzo ir pie manas mammas. Ļoti grūti, ka viņa nav, bet kaut kā jādzīvo tomēr. Te ir smuks rudza puķītes. Jā, man jau ir melanītes kaut kādas arī. Vakardien es jau noēdu visas, tāpēc te viss zaļš ir. Bet jā, kaut kā tā. Tagad laidīsim līdz Rīgai. Te mūs Pāvels, man zirnīši arī ir. Es vēl nevaru, man acis zib uz visām pusēm. Viss pilns zirņiem. Tikai vēl nav īsti gatavi. Bet kā ēdīs, reku viens gatavs ir. Oi, kā ēdīs. Jā. Dievinu zirņus. Jā. Oi, ļoti labi. Jā, Pāvels mūs aizvedīs uz lidostu, arī savāks. Tā kā viss ir izplānots, izdomāts. Tad laižam uz lidostu. Kas tas ir? Ui! Tas ir Range Rover Sport. Jā, mēs izgājām to check-inu. Drausmīgi, dusmīgi darbinieki, ļoti nepieklājīgi. Viņš ir bišķiņ nepatīkami. Tur uzreiz ieraudzīja, ka man kamera rokās uzreiz tur viena uzklupa man kaut ko, kas filmēja, bet es īstenībā nefilmēju neko. Un tad pēc tam tur vēl viena tāda sievietīte, kurai laikam savs darbiņš īsti nepatīk. Bet jā, mēs esam cauri riebīgiem cilvēkiem. Te laikam viss tādi priecīgāki bišķiņ. Un tad jau meklēsim, kur mums jāiet. Un tad jau lidos kaut kur. Tā! Jā, tā kā mēs ņēmām random sēdvietas, tad es sēžu pa vidu, man sēdēs 6 cilvēki apkārt. Un es nebūšu pie loga. Jā, Rihards vispār kaut kur aizmugurēs priekšā. Rododendri te ir milzīgi. Vispār es nepaspēju, mēs tik ātri izskrējām no tās lidostas, kas nepaspēja nepastāstīt neko. Es biju apsēdusies beigās blakus pie vienas meitenes, kuru mēs runājām visu ceļu. Mēs visu ceļu norunājām, un viņa man ritīgi daudz izstāstīja par Dāniju. Viņa tā kā iedeva man reāli ieskatu
ko darīt, ko nedarīt, visādas sīkumiņas, kā labāk uzrunāt, lai ar tevi runātu angliski un tādā garā. Bija riktīgi forši un jā, tik forši. Man vēl patīk. Un jā, mēs tagad jau atbraucām pie draugiem, apskatījām māju un tagad mūs atveda apskatīties dabu. Mēs ejam uz jūru. Es vēl tik priecīgi.